Gunta Daugavvieta ir tā, kas īstenībā šobrīd jau ilgus gadus strādā sabiedrības labā, strādā klusi, mierīgi, nepiespiesti, profesionāls darbinieks, un atsauksmes no iedzīvotājiem ir tikai tās labākās. Pirmais, kas ieraugot viņu sevi, man liekas, tik mīļš cilvēks, tik mīļš un labsirdīgs un gādīgs un tāds uzticams, vienmēr uzticams. Varbūt man ar to mazāk sakara, tā kā piedzīvot ir sanācis, bet es zinu savu mammu, ka viņa vienmēr var uz Guntu paļauties, uzticēties. Par cik mūsu kolektīvā darbojas ļoti daudz bērni, kuriem ir nepieciešamas pilnvaras, tad, ziniet, cits nogaida līdz pēdējiem mirklim, un arī tāds piedzīvojums bija manam dēlam, kad viņš vēl nebija sasniedzis 18 gadus, bija jābrauc uz Austrāliju, un viņš vakarā kaut kur ap 7 atcerējās, ka viņam nav pilnvaras. Protams, Gunta izpalīdzēja. Pulkstenis 9 skrēja uz darbu, un Edgaram gatavoja pilnvaru. Viņa mūs atbalsta, palīdz ar padomu ne tikai darbā, bet arī, teiksim, privātajā dzīvē kādreiz. Jo ir tāda mūsu vietējo uzņēmēju grupa, kuri atbalsta studentus, un Gunta ar saviem ziedojumiem arī palīdz studentiem mācīties. Šis apbalvojums valsts svētkos ir otrais lielākais aiz gada novada cilvēka, kas katru gadu tiek piešķirts, un uz 18. novembri mēs godinām tos cilvēkus, kas sabiedrībā ir nesuši šo labumu un atbildīgi strādājuši. Viņi piedalās arī deju kolektīvā. Gunta arī kā dejotāja, viņa ir pamanāma tā viņas centība un vēlme tajā visā piedalīties. Un tas, ka viņai tur atstrādātas kustības un viss, tas izskatījās. Sākumā varbūt tā nebijām gaidījuši, ka atnāks jauns cērlēšu dalībnieks un uzreiz metīsies un viss sanāks, bet Gunta ļoti centīga, ātri mācās un skaisti. Mēs esam bijuši ļoti daudzos braucienos kopā, gan Venecuēlā, gan Malaizijā, Taizemē. Droši vien viens no tādiem kurioziem, kuru Guntai bija jāpiedzīvo, bija Brazīlijā, kad pie baznīcas sēžot, uzradās zagļi, kuri Guntai nozaga fotoaparātu, piedraudēja ar ieroci, un, protams, viņa bija bezgala sabijusies. Bija brauciens uz Brazīliju, kur mēs bijām principā tādi tikai 11 gadnieki vien, un pēkšņi parādās kompānijā mammas vecuma dāma, kura, tu nezini, kāda būs reakcija, bet Gunta pierādīja to, ka viņa ir gana mūsdienīga, gana saprotoša. Gunta vienmēr ceļojumos, varētu teikt, gandrīz visos ceļojumos ir bijusi mana istabiņas biedrene. Lai mums tie diennakts ritma laiki ļoti atšķiras, tad, kad es dažkārt eju gulēt, Gunta dodas baudīt dzīvi. Kad es pieceļos, tad Gunta nāk mājās, bet mums vienmēr ir ļoti labi saskanējis. Jā, viņa ir sabiedrisks cilvēks, tas nenorobežojas tikai ar viņas darbu, un tāpēc jau viņa ļoti labi iekļaujas sabiedrībā. Manā dzimšanas dienā mūsu viena pilsētas iedzīvotāja uzdāvināja puķi ar visu puķu podu, un Gunta redz, ka es braucu, un viņa ieraudzījusi pa savu notāra kabineta logu, ka es ar to puķi un ar to velosipēdu izskrien ārā, saka: Anna, es tev aizvedīšu puķi un nolikšu pie taviem vārtiņiem. Tas ir cilvēks, kā es saku, viņa redz un jūt katru tādu niansīti, kad vajag kādam palīdzēt. Es domāju, ka šādā amatā strādājot un tik ilgstoši, kad ir iedzīvotāju atbalsts, tas neveidojas vienā dienā. Tas ir ilgstošs darbs cilvēka, kas prot savu darbu, kam ir šīs zināšanas, godaprāts, jo notāra darbs noteikti tas ir arī ļoti svarīgi šajā ziņā, un tas viss Guntai piemīt.
Guntai piemīt viena ļoti laba īpašība – pārsteigt cilvēkus. Un šādi pārsteigumi mums abām ir bijušas ar kolēģi, par ko mēs viņai esam ļoti, ļoti pateicīgas. Bijām Londonā 2012. gadā. Šogad bijām arī Parīzē. Pasakaini, tur jau pavasaris, tur ziedēja jau narcises. Viņa arī kā pilsonis ir aktīvs, sabiedrisks un nestāv malā daudzos jautājumos, kas īstenībā gan novadā, gan kopumā Latvijā notiek. Ja visi darbotos un strādātu tā kā Gunta Daugavieta, tad es domāju, ka daudz jautājumu valstī ir izcinātos pavisam savādāk. Tā ir atbildība. Gribētu arī novēlēt, protams, viņai veselību un darba prieku, un lai viņa būtu vajadzīga arī uz priekšu visiem apkārt, jo galvenais ir cilvēkam, lai tu būtu vajadzīgs. Šajā brīdī es iztēlojos, ka tā tēva sēta, kur mēs tiekamies kopā ar Guntu, kur mēs visi esam kopā, tas noteikti ir ceirulēts vai kaut kāds ceiruliešu pasākums. Tas ir vienmēr, lai kā dzīvē gadītos, kā notiktu, kur vēja pūstu, kad Guntai vienmēr būtu patīkami pie mums atgriezties. Zinu, zinu, tava sētu, ai, ai.